priecīgi redzēt viens otru. To visu var sajust Virmoņā un Valsts Murdoņā, kas šeit apkārt mums notiek. Bet vēlreiz no vakara. Visapkārt šajā pirmsvētku laikā ģimeņu klūba Lāzma 340. ballē. Bet, kā jūs zināt, lai mūsu balla pilnvērtīgi varētu sākties, mums ir nepieciešams iedegt mūsu caumu, kas mūs pavada jau ilgus gadus. Un šoreiz es gribētu lūgt to izdarīt mūsu šī mēneša jubilāriem. 3 daļām bildēm – Antu, Anniņu un Rudīti. Seno, populāro, zināmo ģimeņu klubu Lāzma klātienē beidzot. Direktora esmu šeit pavisam nesen, bet ar tādu nākotnē vērstu skatu un cerību, ka tiešām būs pēc kāda laika šeit atdzimusi pils un darbība varēs noritēt ar daudz lielāku spāru. Pirms Ziemassvētku vēlējumu teikšanas mazliet izstāstījuši, kāda ir pati karstākā informācija uz šo brīdi. Tātad visi noteikti būsiet dzirdējuši televīzijā, no citiem draugiem un paziņām, ka pirms kāda laika kultūras ministrija atteica finansējumu. Par to jau līderunas.
tad, lai ieviestu skaidrību, varu painformēt, ka tas bija Rīgas domas mēģinājums piesaistīt Eiropas naudu. Tur bija paredzēts apmēram 1,5 miljonas latu rekonstrukcijas līdzfinansējumam, bet, kādas nelielas, kā saka Rīgas domas īpašuma departaments un attīstības departamenta pārstāvji, nelielas birokrātiskas formalitātes dēļ, šis te projekts ir noraidīts. Un arī šķiet mēģinājums to apstrīdēt ir noraidīts, tā kā, teiksim, uz Eiropas līdzfinansējumu atliek cerēt nākamajā gadā, kad to projektu tātad piefrizēs un labāk izveidos. Bet labā ziņa ir tā, ka nebūtu viss nebalstās uz Eiropas naudu, un Rīgas dome ir nobalsojusi nākamā gada budžetu, un nākošajā 11. gadā Ziemeļblāzmai ir piešķirti 2,8 miljoni rekonstrukcijas sākšanai. Un 16. decembrī ir izsludināts iepirkums par Ziemeļblāzmas kompleksa rekonstrukcijas uzsākšanu. Un, ja kādu interesē, šis te nolikums, konkursa visi noteikumi ir atrodami Rīgas domas mājaslapā www.rīga.lv pie īpašuma departamenta iepirkumiem. Un pieteikumus pieņem līdz 14. februārim. Un, ja viss norit pēc tā vislabākā scenārija, netiek nekas apstrīdēts, nekas novilcināts un var slēgt līgumu, tad no aprīļa sākas pils rekonstrukcija. Tā kā 100% vēl šādā paskatā kultūras pils darbojas janvāri un februāri, un februāra beigās mēs zinām, kāda ir situācija. Vai vēl tiek pavilkts kādus mēnešus, jo pieņemsim kāds pretendents kaut ko ir apstrīdējis, vai jau aprīlī tiešām viss ir ciet un sāks rekonstrukcija. Ja aprīlī sākas, tad ir paredzēts, ka labvēlīgi nobalsojot arī 12. un 13. gada budžetā nepieciešamos līdzekļus, 13. gada otrajā pusē, Simtgadi, pils ir atvērta, jau gatava. Izklausās mazliet utopiski tie plāni, bet, ja visi kopīgi tur īkšķus, varbūt arī izdodas. Tā kā telpas klubam jaunajā projektā ir paredzētas telpas gan biedrībām, gan arī jums. Tā kā, es pieļauju, ka varbūt tās nebūtu plašas. Katrā gadījumā zāles visticamāk arī nāksies varbūt par kādu mazāku samaksu patīrēt, bet, teiksim, tāda neliela telpa, kas būtu kā pastāvīgā, arī ir paredzēta. Jo jaunajā projektā būs vairāk telpu, jo tiks izbūvēti bēniņi arī. Bēniņi visi būs izbūvēti, un līdz ar to nāks klāt vairāk telpu. Tā kā man šķiet, ka šobrīd jau beidzot šo gadu skats nākotnē ir tāds cerīgs, un tāpēc arī novēlu jums cerīgus un gaišus Ziemassvētkus un veiksmīgu un labām pārmaiņām pilnu nākamo gadu. Tagad darbu uzstiegoties līdz nākošajai pauzei, iepriekš aizmirstu vēl piepirst. Mums tik neliels Ziemassvētku tirdziņš. Mums varam iegādāties dabīgas mājās vārītas ziepes, krošas un pie 12. galdiņa rotas lietas. Tā kā lūdzu, ja kāds vēl grib kādu dāvanu, visu var iegu paspēt. Un no kāda finansējuma nevar.
Paši sīki, maisus nesot gluži līki, zvani dūks, kam līksmi dziesmas, eglītēs mirg sveču liesmas. Visur gaida rūķu saimi, nestie dāvanas un laimi. Lielākā dāvana mūsu dzīvē ir bērni, un mums arī ir tāda rūķu bērni sanākuši, lai sveiktu mūsu Ziemassvētkos. Labvakar! Man liels prieks jūs redzēt visus pazīstamus un mīļus cilvēkus, kur šeit ir apkārt katru dienu. Un parasti mēs skrienam, tikai sasveicinamies, bet šodien es ļoti vēlējos arī saviem paziņām, ka tiek atnest tāda muzikāla dāvana. Es strādāju pat 31. vidusskolā un mani, laikam pēc mana temperamenta, tā kā es esmu ļoti klusa, maiga skolotāji, man ir iedoti zēni audzināšanā un zēnu kors. Un šodien jūs sveic zēna vokālā grupa. Šī ir viņa pirmā uzstāšanās, un laimīgi pie tās esmu es. Tā kā lūdzu, esiet ļoti iecietīgi, atbalstoši un iejūtīgi, un ziniet, ka tas nāk no visas sirds, jo viņi, kā padzirdēja, ka ies pie jums ciemos, ļoti vēlējās mums nodziedāt un dāvāt prieku šajos Ziemassvētkos. Tātad, lai jums priecīgi, laimīgi Ziemassvētki. Ziemassvētku zvani,
Bet skolai, protams, jūs atcerēsieties citu variantu, it sevišķi piedziedājumā, un tad jūs būs tās zema apziņas lustes un priecīgāki Ziemassvētki. Kaladu, kaladu,
pārstāvis Raitas. Lūdzu, viņš mums vēlas arī ko nospēlēt. Thank
vienu. Nu jau jāpiedomā bieži, kāpēc tie tik ātri skrien. Bet ja netrūks dzīves prieka, visas ēnas projām dzīvi, gadus vainagākās ziedas, varēsi vēl ilgi vīt. Ģimeņu klubs Klāzma sveic dzimšanas dienā šodien gadiem visbagātāko mūsu mīļo Aniņu. Aniņai šodien atzīmēm 75. Pačukstēšu pa klusam. Jā, bija tomēr. Sauli. Varbūt kundze varētu, lūdzu.
Lūdzu. Ar savu kabelīti. Sanāvēju savas kabelīti. Dāmas vai mēs palīdām? Cik mums ir dāmas? 2, 4, 6, 8. Dāmas, tas ir grēsna 2, 4, 6, 7. Tātad notiks sekojuša lieta. Muzikāli spēlē, dāmas iet uz riņķi. Mūzikā stājās, dāmas sēžās. Mēs zinām, ka viens grēsnas trūkst. Tātad viena no dāmām. Tas nav sports. Bet ir vēl viena maza nianse. Šajā spēlē gadās ar tādu interesantu lietu, ka dāmas nespēj sadalīt vienu beļķi. Vai apsēžās vienu otrai lēpī, vai kaut kā tam līdzīgi. Mums ir vajadzīgs fototiesnesis. Fototiesnesis. Vai šis kungs, kas te slēpjās, varētu būt fototiesnesis? Jā, varam iet šķirā, var daļu ko darīt. Jūs mums ir fototiesnesis. Muzikāni spēlē. Visas divas apsēdās uz viena beļķa. Ļoti labi, viena pat padalās. Visu. Ņemam beļķi nost. Uz priekšu! Mēs laikam esam operu dziedātāji. Ņemam vēl vienu beļķi nost. Varbūt izdarīsim tā, ka mēs izņemsim 2 beļķus sākā. Tas būs interesanti. Varbūt izņemsim 3 beļķus sākā. Mēs izņemsim 3 beļķus sākā. Muzikāni spēlē! Kā mums izskatās? Šeit ir vajadzīgs fototiesnesis. Fototiesnesis ir vajadzīgs. Fototiesnesis to var izteikt savu viedokli. Ko fototiesnesis var par šo pateikt? Es tā domāju, ka viņas ir tik samīļojušas abas divas, ka kā lai vajag vaļā, es nezinu, kur. Abas jāiekot. Bet tur ir vēl viena, tur arī ir. Šeit problēma ir acīm redzam problēma. Šeit dāmas sēž abas divas. Tāpēc mēs atkārtosim vēlreiz, lūdzu. Šoreiz izņēmumu vairāk nebūs. Kundze sakarējā, paldies jums, paldies. Šādim sakarējums. To nedrīkst tagad teikt. To nevar pie mikrofona teikt. Bet ko mēs šeit darīsim? Tā, skatīsimies pēc matiem, ja, kā mums tur ir. Viņi vienīgā brūnie mati. Laidīsim to balvu. Skaidrs, viss skaidrs. Tā, ņemam vēl vienu beļķā, ja? Un ņemsim vēl vienu beļķā.
tagad mums ir palicis viens grēksnis. Tā būs tabarība. Skats jau būtu labs. Malcām, uz priekšu! Visas 3 drāmas. To sauc par traucēju. Dāma par to. Dāma. Super. Dāmas, lūdzu, mēģināt.